cilvēki. Mums te pagadījās bišķiņ asarītis. 10 metros. Nu, nezinu, cik tur bija metri, bet viņš bija skaists. Eholtā rāda. Eholtā mums šobrīd rāda 11 metri. Vēl paga bišķiņ aizgriezies. Nu labi, mēs te bišķītiņu paņēma Kāla ezerā, lielā dziļumā. Domājam, ka liela līdeka, bet sapratām, ka tā nav izrādījusies līdeka. Viss kārtībā. Tagad mēs viņu gribam bišķi apstīties, kāda viņa mums te izskatās. Ui, tu nost. Tikai pēc rupībām. Topsties, kā viņš ir. Lielo Deeptail Dancer rapalus paņēma. Ārprāts vienkārši. Tas ir vienkārši šoks mums visiem. Piedodiet, bet viņam pārgriezīšu lūpu. Ārgriez to lūpu pušu un tad... Asari vēl ņem oktobra pašās beigās. Jā, tas ir tas... Tu vēl teici, ka neņem. Es vēl domāju, ka vēl neņems, bet... Cik grādi? Nu, viņš šitāds izskatās ļoti milzīgs. Un es domāju, viņš varētu būt apkalni kilo 300, 400. Nu, tad jau redzēsim, svarus ieslēgsim. Nu, skaists, liels asaris. Kādi? Apsveic vēlreiz. Pagriez galvu tā, lai rapals cepurīti var ieraudzīt. Otru pusi. Vā, jā, forši. Tagad mēs viņu... Turi, pagaidi. No. Tagad tās pagaidi. Izslēdzās. Izslēdzās? Kāpēc viņi tā dara man? Oi, mazats. Varu palielīties. Man pirms 2 nedēļām paņēma kilo 20 grami, bet 7 metros. Arī šī pašā ezerā. Bet šobrīd tas nav svarīgi. Mēs priecājamies pa brāli. Kilo 480. Apliecinājums. Pagaidi, pagriez vēl pret manīm. Lūdziet. Un paizleju. Kilo 480 grami. Tu sātans, vēl bišķiņ pietrūks līdz apaļam skaitlim. Labi, reportāžu beidzam no Kāla ezera. Braucam krastā. Redzīt.